Labdien, dāmas un kungi! Prieks jūs atkal redzēt. Kaut gan es jūs neredzu, jūs redzat mani. Un mēs esam jau otro reizi uz skatuves. Skatuve tā ir īpaša vieta, un mēs katrs agri vai vēl tie, kas kaut ko daram, nonākam uz skatuves. Vai tā ir skatuve kā skatuve, vai tā ir skatuve kā domas priekšsēdētājiem, vai tā ir skatuve kā ārstam, vai tā ir skatuve kā zivsaimniecības speciālistam. Skatuve prasa atbildību, skatuve uzliek pienākumus. Vēlreiz atkārtošos laipni lūgt mūsu raidījumā uz skatuves. Šodien uz skatuves es aicinu divus brīnišķīgus kungus, kuri ikdienā spīd uz skatuves, uz savas skatuves spīd. Un spīd nevis tāpēc, ka grib spīdēt, bet tāpēc, ka viņiem pienākums ir pret sabiedrību. Viņi šo pienākumu pilda ar uzviju, un es esmu priecīgs, ka viņi atrada laiku atnākt pie mums šodien aprunāties. Dāmas un kungi, ar lieliem aplausiem es saku, ka mums ciemos ir Jānis Remes, kas ikdienā ir Limbažu novada domes deputāts. Bet par savu skatuvi viņš pastāstīs mazliet vēlāk. Un otrs spīdeklis ir neviens cits kā Ziedonis Rūbežs, mūsu skolas direktors. Labdien, kungi! Prieks jūs redzēt. Labdien! Mēs esam uz skatuves gan tiešā, gan netiešā nozīmē. Un ja mēs esam uz skatuves, tad es saku, Jāni, ja tev tagad jāaiziet uz skatuves un jāpasaka par sevi 3 vārdos, kas tu esi, tā lai publika aplaudē vai ievelk elpu, ko tu teiktu? Daru to, kas man ļoti patīk. Tas ir man pats galvenais, kas es dzīvē vienmēr esmu darījis. To, kas man tiešām patīk, kas aizrauja. Un ja kaut ko es daru, tad es tiešām iedziļinos un pilnu atdevi tajā arī ieguldos. Ko tu dari? Tādā īsti šaurākā lokā sanāk, tā kā apsaimniekoju ezerus Limbažu novada publiskos. Bet tā globālāk, bet tas ir ne tikai, protams, cenšos arī cilvēkiem paskaidrot tos, ka ezeru apsaimniekošana nav tikai zivsaimniecība, tas arī daudzas lietas, kas ir blakus viņām, kā piemēram pati tā turisms, tāpat tās vienkārši cilvēku atpūtu, kas pavada ūdeņiem. Vai viņi brauc ar laivām, vai viņi brauc ar ūdensmočiem, vai viņi brauc makšķerēt, vai viņi vienkārši pavada brīvo laiku, un tos visu vienkārši savienot un mēģināt viņus visus arī saliedēt kopā, lai nebūtu neviens uz otru apvainojušies. Kas Limbažos ir Limbažu novadā? Kas ir vairāk, zivs vai cilvēki? Droši vien, ka zivis noteikti. Mērķis ir dabūt tikai cilvēku vairāk, jā, bet zivis, jā, tā ir īpaša tēma atkal par pašiem ezeriem, bet ezers saka, ka tas nav pats galvenais. Ja mērķis ir dabūt vairāk cilvēks, tad kas ir uzdevums? Samazināt zivs vai dabūt cilvēks vairāk? Dabūt vairāk cilvēks. Ziedoni, ko tu par sevi vari pateikt? Kas tu esi? Es teikšu tā, ka es esmu Limbažu vidusskolas direktors un tētis 4 bērniem, vīrs savai sievai, un 7 mēnešus es esmu arī opis. Tā kā tas laikam arī es esmu ikdienā, un, protams, mans darbs ir gan skola, gan novada pašvaldības doma, kā deputātam. Jā, tas laikam īsi par sevi. Ok, kungi, paldies. Nu, jūs starmežu gaismā esat izlikuši sevi. Man ir komanda, Rūķi, un Rūķi ir mazliet pastrādājuši. Un man ir viena lieta. Jāni, tu atpazīsti sev šeit bildē? Nu, tā kā nē. Tā kā nē? Ziedoni, tu sev atpazīsti? Jā, kur tāda bilde? Nu, varbūt tad arī bilde laba, vai ne? Jā. Tu vari pateikt, kas tas pa laiku, kas tas pa vecumu? Nu, tur izskatās kaut kāda, droši vien, ka kaut kāda 11 gada, visticamāk varētu būt kaut kādi, nezinu, pamatskolas kaut kāds. Tu neatceries šo fotosesiju? Slavenu? Nē. Ok. Nu, varbūt, Ziedoni, tu vari tādos 3 punktos pastāstīt no šī puikas līdz vidusskolas direktoram un no domas deputātam. 3 punkti, tās krustcēls, kā tu nonāci no šī līdz tam, kas tu esi? Nu, tad es teikšu tā, ka to, ka es zināju, ka es būšu skolotājs, to es zināju jau kaut kādā, es tagad teikšu, 4., 5. klasē, jo tas bija laikam mans tāds aicinājums. Un es viņu principā arī piepildīju. Un pēc tam bija darbs skolā kā skolotājam. Un pēc tam gāja laiks, bija skolas direktors, un pēc tam jau pašvaldības pagastu vadītājs, un tad tālāk rajona un šobrīd domas deputāts. Bet ko es ar to visu gribu teikt? Es gribu teikt to, ka izņemot to vienu lēmumu kļūt par skolotāju, tas bija tāds ļoti apzināts, tā kā
mans aicinājums dzīves, un pateicoties, protams, manai pirmai skolotājai noteikti, kas varbūt bija tas cilvēks, kas kaut kādā veidā ar savu darbību un vispārējo iedvesmoja tam, tad pārējie lēmumi manā dzīvē, var teikt, ir nākuši paši, kā tādi dzīves izaicinājumi, kurus kaut kā nedaudz padomājot, izsverot, es esmu pieņēmis, un tā līdz ar to mans darba mūžs, teiksim tā, vai visi tie pienākumi, ko es esmu veicis, tā ir arī veidojušies. Šodienas acīm skatoties, bija vērts? Jā, es teikšu tā, ka es laikam arī tā kā neko nemainītu tajā savā tajā iepriekšējā, kas ir bijis, kad jā. Es tikko, kunga, ar jums kopā sajūtos mazliet savādāks nekā jūs, bet es tuņi būšu tāds kā jūs, piedodiet. Tagad mēs esam visi vienā formā. Paņemšu nost to bildi, sāk Ziedonis uz to vien skatās. Jāni, tev no tāda puikas vecuma līdz šim brīdim izvēles, lēmumu pieņemšana līdz šim brīdim, kas te svarīgākie momenti? Ja tā skatās jau no tādām bērnības dienām, es ļoti ilgi nodarbojos ar Budas Ohos tehnikumā, bija diezgan spēcīgs sambo judo. Tur es ļoti ilgi nodarbojos, un tur noteikti tos pamats mums iedeva arī treneris, ļoti liela autoritāte, man ir bijusi visu mūžu. Īstenībā arī patreiz tās pašas grūtības, ko var pārvarēt, tas ir tā disciplīna, ko viņš bija iedevis, un tā grūtība pārvarēšana, tas bija noteikti treneri, tas tāds nopelns. Tas ir tāds, ko vienmēr es ko es ņemu dzīvē līdzi, tas, kas man vienmēr viņš prātā ir. Lielākais pēc tam, protams, pārzīmes tā ir man kāzas un bērnu piedzimšana, un tas tāds lielākais, ka mēs pārvācāmies uz Limbažiem dzīvot. Tā kā man draugi bija baigi sašutuši no tā vienā brīdī, ka es no tagadējiem piņķiem pārvācos uz Limbažiem. Gandrīz viņiem tā likās nekurienē. Bet, vieta, kur vajag vīzu, lai atbrauktu ciemos. Apmēram, jā. Viņš saka, kā mēs te tiksim pie tevīm, jo man vienmēr bijuši ļoti daudz cilvēku. Es esmu vienmēr bijis ļoti sabiedrisks, man vienmēr daudz draugu bijuši. Un viņi tā kā brīnījās, kā tu tagad vari izbraukt. Es biju tāds ļoti liels, tajā laikā viņi saucās Salienas, bija ļoti liels patriots, un es tur dzīvu augu. Bet tā sanāca, ka bija tā, ka mūsu īpašam gan tēvam bija pie Babītas ezera, un no otras īpašums no mātes, viņi bija tā kā izsūtītie, bija pie Limbažu Lielezera. Brālis jau tā kā saimnieko, viņš ir vecāks, viņš tā kā jau saimnieko, jau pie Babītas ezera, tā kā vajadzēja nākt kādam arī saimniekot uz Limbažiem. Tā bija tā izvēle, ko es atbraucu, apskatījos Limbažu, man ļoti iepatikās. Mēs kādreiz braucām, protams, tur ciemos, bet ļoti minimāli, jo mamma bija tā diezgan baidījās daudz ko stāstīt par tiem Sibīrijas laikiem. Tāpēc mums ļoti liela dzimta Limbažos. Man ir mazbērni, tā kā 11. paudze jau muciniekos. Un tad, kad es to apzinu, man likās, tā ir svētība, bet es apzinos to savas saknes. Tā kā es jau drīz būs 30 gadi, kad esmu Limbažos. Bet tu jūties kā limbažnieks? Es esmu pilnīgi pārliecināts, tīrs limbažnieks. Aizbraucot ja bija kaut kādi gadi sākotnēji, kad es braucu uz Piņķiem, likās, ka es braucu uz mājām. Tagad es braucot uz Piņķiem, es braucu ciemos. Un draugi brauc no Piņķiem? Brauc. Izrādās 100 km, precīzi 100 km, un tas ir nieks, ko atbrauc. Tas nav nekas, jā. Ziedoni, būt uz skatuves skolā. Vecāki pieņēmuši lēmumu vest pie tevis savus bērnus uz skolu. Tev ir būt uz skatuves vecākiem, būt uz skatuves skolotājiem un beigās pildīt kaut kādus normatīvos aktus, kas nāk no novada, no valsts. Izaicinājums, grūtākie brīži, kas tas ir skolā būt pa direktoru? Dažādi jautājumi risināšana un atrisināšana, kurā ir iesaistīti primāri tātad bērni. Un tad šīs sarunas, vienalga par kādu tēmu, lai mēs gala rezultātā pieņemtu lēmumu, kas ir labvēlīgs tam skolēnam, vienalga 1. klases, 12. 6. Lai tā virzība būtu uz priekšu, lai tas, ko mēs kā pieaugušie izrunājot, pienākam pie tā gala lēmuma, lai viņš tiešām ir bērna attīstībai, virzībai uz priekšu pozitīvs. Tas. Tu jūti vecāku atbalstu? Jā, es jūtu. Protams, ir dažādas situācijas, bet tur ir atkal tas nenogurdinošais darbs, kur iegulda skolas atbalsta komandā, un tās ir vairākas sarunas par to, par kaut kādu lietu, un tad ir, tad vecāki saka, vai cik labi, ka mēs toreiz tā runājām, kad sākumā es tam vispār negribēju piekrist, neticēju un vēl kaut ko,
bet, jā, viss ir kārtībā šobrīd. Un tad tas tāds, tātad tas bija tā vērts. Tu esi šobrīd novada centrā un liels skolas direktors, bet tev pieredze, ja nemaldos, ir arī mazāka laukskola, ja? Jā, divas. Jā. Tavu nostāju visā tādā izglītības sistēmā, kas šobrīd notiek ar lauku skolām, atmetam, ka tu esi deputāts, atmetam kaut kādas tādas uz skatuves esošās lietas, bet tavu nostāju kā provinces skolas direktoram un kā vispār maza ciema iedzīvotājiem pašam. Patiesībā jau ir tā situācija, kāda šobrīd ir, mūs iedzen kaut kādā stūrī, ja es teikšu tā, ja, iedzen stūrī to mazo lauku skolu tagad, ja, ar tiem bērniem, cik tur mācās un skolojās un kolektīvs un visu pārējo, ar valstiski pieņemtiem lēmumiem. Nu, diemžēl tā tas ir. Un loģiski, kad es esmu par to, ka jābūt tai mazai lauku skoliņai un ka tur tiem bērniem ir jāiet un jāmācās un ka tas ir visnotaļ pozitīvi, ja. Katram ir jāatrod tā piemērotā vide, vieta un viss pārējais, bet tajā brīdī, ka valsts pasaka, maksājiet pedagogiem par to darbu, vienalga no kurienes, ja, respektīvi no pašvaldības budžeta, tad jau ir tā situācija, ka mēs nonākam tajā stūrī. Un es domāju, ka ir jau tās situācijas, ja mēs pastamies pasaulē, ir jau ļoti dažādi. Ir skoliņas, kurās ir 5 bērni, un ir skolas, kur nav to mazo skolu, un tie bērni visi sabrauc tajās lielajās skolās un arī izglītojas un mācās. Tā kā, protams, ar sirdi un dvēseli par to, kad skolai ir jābūt. Katrā miestā, kaut vai 5 bērniem skolai jābūt. Tur ir jāskatās tā finansiāli. Es runāju par vēlamo. Aizmirstam par finansēm. Jā. Tad nosacīt 5. Ja. Par naudu mēs nerunājam, ko pašvaldība vēl var darīt, lai šīs skolas saglabātu. Vai pašvaldībai ir instrumenti? Pašvaldībai, ko es redzu, tas, kas viens no instrumentiem varētu būt kaut kādas infrastruktūras radīšana, lai tajā ciemā, pagastā nāktu tās ģimenes ar bērniem, lai viņas tur izvēlētos to vietu kā savu dzīves vietu. Jā, tas varētu būt tas viens no tiem uzdevumiem, varbūt uzdevumiem, ja, kas varētu notikt. Tad nākošā lieta, cik vien tas ir iespējams, vēl kaut kādu radīt labvēlīgu vidi, kaut kādu veidu uzņēmējdarbības attīstībai. Ja? Protams, ka tie vārdi jau skan visur un notiek arī kaut kādas reālas lietas, kur tiek izmantotas finansējums, kas nāk no Eiropas tā attīstībai dažādai, bet mēs patiesībā esam ļoti maza valsts ar maz iedzīvotājiem. Paldies. Kopā. Un tad jautājums kungi jums abiem. Tagad jau kā deputātiem. Jūs redzat tās iespējas? Jūs redzat, ka mēs varam papildināt, cīnīties par to cilvēku, kurš bēg no galvaspilsētas uz provinci, ka viņš atbrauc uz mūsu novadu, vai jūs redzat, ka mēs varam piesaistīt kaut kādas investīcijas līdz ar to darba vietas un attīstīt šo lietu? Tādā veidā ar savu darbu panākt to, ka to skolu neaizslēdz, jo mēs kaut kādā veidā ilgtermiņā garantējam iedzīvotāju skaitu palielināšanos. Vai jūs redzat, ka mēs ar savu darbu varam to izdarīt? Varam. Es domāju, ka lielā mērā tas jau ir arī jau izdarīts patiesībā. Tas, ka nav noslēpums, tas, ka Limbaža ļoti institūra visa izveidot pilnīgi priekš bērniem. Jo man ir paveicies, man ir bērni, 2 lieli pieaugušie bērni, kuriem izveidojuši savus ģimenes, ir atnākuši atpakaļ uz Limbažiem. Tikai dēļ tā, ka Limbaža ir tā institūra visa gan priekš bērniem ideālā variantā. Viņi izmācījušies Rīgā, viņi padzīvojuši Rīgā, viņi sapratuši lielpilsētas, bijuši arī dzīvojuši Anglijā, bet sapratuši, ka tas Limbažu, viņš arī attīstās. Viņš nav tā, ka viņš kaut kas apstātos visu laiku. Ir arī iespējas, jo iespējas rada ne tikai pašvaldība, bet rada arī paši iedzīvotāji. Es domāju, ka liela daļa arī būs atpakaļ un vajag ļaut izskriet bērniem. Jā. Lai aiziet lielo pasauli. Paldies. Ziedon, tev ir kas piebilstams? Es varu piebilst arī to, ka ar to atbalstu kāds arī ir no pašvaldības puses lauku pamatskolām, arī dažādu interešu izglītības pulciņu nodrošinājumā un kopumā arī, arī tas atalgojuma jautājums, kur arī pašvaldības finansiālais atbalsts ir. Tas jau arī ir zināms garants, tad mēs varam tur piedāvāt to pašu, gandrīz to pašu, ko mēs
ko piedāvā mūsu pilsēta, piemēram, Limbaža. Ja? Un, līdz ar to tas arī ir tāds plus, ko arī varētu saukt tā kā par tādu garantu nosacīti, ja? Varbūt tam, lai jā, te ir labi, te ir viss tas pats, kas pilsētā, te ir radīti šie apstākļi, ka mans bērns var nākt skolā, mācīties, iegūt atbilstošu kvalitatīvu izglītību un plus vēl attīstīt savus talantus. Es jums pilnīgi piekrītu, arī es esmu tētis trijiem bērniem. Mēs arī pieņēmām lēmumu no galvaspilsētas atnākt atpakaļ uz provinci, uz Limbažiem. Nenožēlējam nevienu sekundi. Mani bērni mācās laukskolā Liepupē, un es varu pateikt tikai to, ka tas ir līdzvērtīgs privātai skolai. Ja no 11 bandītiem klasē 2 ir mani, un viņiem turpat ir mākslas skola, muzikas skola, dziedāšanas, dejošanas, angļu valodas. Beigās es atvainojos šahs un dambreta augstākajā līmenī republikā. Tā kā, es arī savus draugus un radus aicinu domāt šī virzienā, jo tā lauku skola var piedāvāt alternatīvu versiju privātai izglītībai. Tieši to tādā ziņā, kad pedagogu skaits pret audzēkņu skaitu. Tā ir fantastika, kad skolotājiem ir iespēja pieskarties katram. To vajadzētu izmantot. Labi, aizrunājamies tālumā. Ar ūdeņiem. Kāda mums ir situācija? Tas ir tavs lauciņš. Pirmkārt, varbūt pavisam īsos vārdos, kā tu līdz tam ūdenim tiki, kā tu iemīlēji, pavisam īsi, un kāda mums ir situācija attiecībā pret valsti? Ko, novads un tur. Es jau minēju, ja tas atbrauc uz Limbažiem, ieraudzīju ezeru, īpašums pezeru, vienkārši iemīlējos ūdeņos jau. Labi, arī bērnībā vienmēr makšķerē, bet situācija ir tā, ka Limbaži, man liekas, manuprāt, viena tāda, vienmēr saka, zilo ezeru zeme ir Latgale, bet man liekas, Limbažos mums ir ļoti bagāti ar ezeriem, un man liekas, manuprāt, mums ir ļoti labi ir apsaimniekoti viņi. Mums praktiski neviena ūdens tilpa nav neapsaimniekota. Visas ūdens tilpnes ir apsaimniekotas, ir neapsaimniekota kāda biedrība, kur ir fantastiski cilvēki, kas to arī dara. Problēma tādos ezerus tad apsaimnieko pašvaldība, tas ir aģentūra. Tā kā, bet situācija mums ir ezeri bagāti. Šogad es ļoti ceru, ka mums Zivju fonda apstiprināsies visas zivsaimniecības stratēģijas, izstrādes zivsaimniecības stratēģijas, jā. Kur būs kontrolas veids, lai izvērtētu tiešām zivju resursus. Ja es esmu no tējiem, kurš nelaiž tās zivs iekšā, nespiež iekšā ar spēku iekšā ezerā, bet skatāmies, kādas tiešām zivis ir, jo praktiski jau zivis jau pašas par sevi māk rūpēties, viņas jau visu izdara, kas viņiem jāizdara, bet ir kaut kādi apstākļi, kas ir kaut kādu, kā vienu gadu, piemēram, bija ļoti liels sausums, ka vajadzēja tam zivīm ļaut palīdzēt atjaunoties. Tā kā zivis paši tiek galā, tas, ka mēs gribam ķert tās zivis tikai. Zivs paši tiek galā. Kaut mēs varētu teikt par visām sfērām, ka visi tiek paši galā. Es domāju, ka Ziedonis varētu tikai sapņot, kad pateikt, skolnieki paši tiks galā. Vai mēs varam kļūt par ekskursantu vai turismu galvenmērķi, tādu nopietnāku, pateicoties mūsu ūdeņiem? Es domāju, mums ir salats numur 1. Tas ir tas, kas ļoti piesaista tādus lašu upe Latvijā numur 1. Tas ir vienkārši fantastiski. Mēs esam līderi. Līderi, jā, tas ir viennozīmīgi. Zandartu populācija, kāds mūsu ezeros, ir arī fantastisks. Tur, nav mums. Ir tā, ka mums brauc kaut no tā papraša Babītas ezera. Viņa ziemā brauc, viņš dzīvo pie Babītas ezera blakus, bet viņš brauc šo 100-120 pat kilometru. Viņam jābrauc, lai apbrautu mūs uz Dūņa ezeru un makšķerēt Karūzes ziemā. Tā ir tāda, man liekas, ļoti, ļoti reta parādība vispār, ka Karūzes ziemas laikā ķerās. Tas ir mūsu Dūņa ezers, tas ir populārs ar tādu, ka... Un katram ezeram ir kaut kāda sava. Tu saskati uzņēmēju darbības iespējas. Tad brauc makšķerēt pēc mūsu karūsām, kas nav nekur citur pasaulē. Viņi paliek mājās. Jā, tā ir tā pašvaldības. Viņi pēd, viņi ir pārguļ, pēd un tērē savus resursus. Un viņiem galvenais mums veidot to, lai viņi varētu piekļūt pie ezera. Jo Dūņa ezerā bija problēmas kādreiz ar piekļūšanu. Pat reizi ir laba piebraukšana, ir laiva bāze, laiva piestātne. Un mums ir savs lidlauks. Arī. Mēs varam izmest kādu, ja var arī kāds arī atlidot. Jā. Šie makšķernieki, visādi citādi veidi ūdens atpūtnieki vēl, tas tomēr ir darbs ar sabiedrību, ne tikai ar zivīm. Zivs to nepasūdzēsies, mēs tikai redzam, vai viņas ir ar vēderiem augšā vai nav. Un ja nav, tad viņas ir laimīgas. Bet cilvēks, tā atgriezniskā saite ar cilvēku.
tev taču ir jāuzklausa, ne? Ir. Šodien neķerās. Kurš vainīgs? Jā, tad vai visi vainīgi. Nevarēja emociju izbraukt, jā, vai kā? Kas tur ir to sabiedrību? Kā viņi tevi uztver? Kas tu esi viņiem? Es uzklausu gan svētdienās, gan agros rītos. Esam 5 stāvējuši pie ezera, katrs pie sava dūņezera. Izrādās, ka viņš brauc uz Līlases dūņezeru un es gaidu savā dūņezerā. Tāpat tas ir kā pa Lielezeriem. Mums ir 2 lielezeri. Un, piemēram, vienai daļai cēsiniekam vai valmieniekam, viņi abi 2 skaitās Limbužu lielezeri. Mums viņš skaitās Augstos lielezers un Limbužu lielezers. Bet, ja viņš brauc uz Lielezeru, viņš brauc uz Limbužu lielezeru un nevar saprast, kāpēc ir 2. Par tām zivīm, tāpēc es vienmēr arī, par tiem daudz, kad neķerās, jo tad neķerās, ja vējš nav pareizais, tad zivis ir pamaz, tad vajag zivis laist, un tad... Bet cenšos visiem izrunāt un parādīt, kā tas ir, tad ar tām kontrolas zvejām aicinu viņus arī piedalīties tajā kontrolas zvejā, tad viņi arī redzētu, ko nozīmē, ka tās zivis tur ir un viss ir kārtībā. Tā kā, Bet tur ir diskusijas, tur ne tikai makšķerniekiem, kā jau teicu, ir jau arī atpūtniekiem, kuriem arī traucēties makšķernieks. Jo tās laipas izbūvējot, makšķernieks ir forši, ka viņam ir ērta piekļūšana un var makšķerēt, bet viņam jārēķinās ar to, ka pienāks klāt visu laiku un paklapēs un kā ķerās šodien. Tā kā viņš nevienu negrib vispār redzēt, bet tā kā ik pa laikam kādam ir jāpatur roka, jo sāp. Zied, tev ar sabiedrību. Tev ir 3 sabiedrības tādas paši pa sevi ļoti, ļoti kontrastainas un prasīgas. Tad bērni, kuriem ir jājūtas labi gaidītiem skolā, kuriem ir jānodrošina izglītības visā infrastruktūra tā, lai viņš to gribētu darīt, lai viņš spētu pašpilnveidoties. Tev ir komanda, tev ir skolotāji, kuri ir jāmotivē. Mēs zinām, ka skolotājiem ir jābūt lielai motivācijai, jo pirmkārt, paudze šobrīd ir tāda, kas prasa lielāku uzmanību, un otrkārt tas atalgojuma jautājums attiecībā pret citām sfērām ir bišķiņ tāds uz pazemošanas robežas. Būsim godīgi. Ja? Un tev ir trešā sabiedrība, tev ir vecāki, kuriem ir kaut kādas gaidas. 3 dažādas sabiedrības. Kā tu to visu saliec, kāda ir organiskā saite? Es gribu teikt tā, ka patiesībā jau sabiedrība kopumā sabiedrība mums ir ļoti augusi, teiksim tā, visu šo gadu laikā, kopš mēs esam atgūši neatkarību, atjaunoto, jo sākumā mēs daudz ko nezinājām, nepratām, bet laikam ejot, viss virzās uz priekšu un viss attīstās, un tas pats, tad mēs varam vilkt to paralēli tālāk uz skolu, arī šā laika bērni noteikti ir daudz savādāk, kāda viņi bija, 30 gadus atpakaļ, vai vēl vairāk, tad, kad varbūt es gāju skolā viennozīmīgi. Un tā kā viss tā kā virzās uz priekšu, viss ir attīstībā. Skolāniem tā kā jau arī tu minēji, kad ir jānodrošina tas, lai būtu pirmkārt, lai durvis tiek vērts ar prieku, un skolēns jūtās labi, forši tajā vidē, kurā viņš atrodas, un plus pie viss tā viņš iegūst arī šīs zināšanas. Tālāk, tad šā brīža jaunietis, bērns, patiesībā tas, kurš dosies uz skolu 1. klasē, šobrīd ir tā, kad viņš kopā ar vecākiem aiziet uz vienu skolu, aiziet uz otru skolu, un tad daudz reizes dzird to, ka, teikšu tagad, Jānim tur ļoti patika šeit, tad mēs nāksim tā kā te mācīties. Tā kā redzam, kāda šobrīd notiek arī tā komunikācija, vecāks bērns ģimenēs, cik ļoti tā kā ir ieklausās viņu viedoklī un visā pārējā. Tālāk skolotāji ir tie, kuriem patiesībā ir ļoti liela atbildība ikdienas darbā, un labi, ka ir šobrīd tas, ka ļoti daudz piedāvā dažādu veidu izglītojošu kursus un visu pārējo. Un tā ir tā viena daļa, lai būtu tā motivācija strādāt, lai nebūtu jārunā par izdegšanu un visu pārējo. Un plus pie viss tā, tad tas ir darbs ar kolektīvu kopumā. Tad kaut kādas lietas kopīgas, vēl kaut kas, forši mums te visiem kopā ir, mēs nākam kopā strādāt, mēs arī varam kopīgi atpūsties savu reizi mācību gadu laikā. Un
Vecāki arī šobrīd pieejams ir internets un visādas lietas, un tikai vajag, protams, kritisko domāšanu izvērtēt, kas ir taisnība un kas nav taisnība. Un vecāki arī šobrīd ir ļoti gudri sagatavoti. Viņi ir, šobrīd arī visas izglītības sistēma ir vērsta uz to, ka vecāks jau šobrīd ieejot attiecīgā mājaslapā, viņš redz to, kas būs jābūt manam bērnam, kas būs tās lietas, kas viņam ir jāsasniedz. Te pašā laikā mēs kā skola arī piedāvājam šos koplietošanas dokumentus, kur viņi var iepazīties ar to mācību saturu, kas bērnam tiks, cik viņam būs ieskaits un vispārējais, kādi būs sasniedzamie rezultāti katrā vietā. Tā kā kopā tas ir tāds kopistisks darbs, lai tas mazais cilvēks virzītos uz priekšu un attiecīgi dzīvē arī sasniegtu to savu mērķi, kāds viņam katram viņš ir. Kādas ir tavas attiecības ar to mazo cilvēku? Tavs kā direktora attiecības? Es domāju, ka manas attiecības ar to mazo cilvēku ir ļoti labas, jo es viņus pieņemu visus tādus, kādi viņi ir, un vienmēr cenšos darīt visu, lai katra lieta, katra mūsu kaut kāda komunikācija liktu aizdomāties viņam par to, ka varbūt šitā būs šoreiz pareizāk un tā kā uzticies man, un ja tu domā šobrīd savādāk, pagaidi, tad paies daži gadi, un tad varbūt apsēdīsimies, parunāsim vēlreiz, vai toreiz, ka es tev to teicu, vai tā bija man, vai tā kā man bija toreiz tā taisnība, vai tā kā ne tev. Ja? Tā kā komunikācija ir forša, bērni ir jāpieņem visi tādi, kā viņi ir, un ar viņiem ir vienkārši jāprot strādāt, sastrādāties un būt kopā. Tas, ko es gribu uzsvērt, un es gribu pajautāt tev, jūs ģimenē esat izvēlējušies, man liekas, ka pedagoga un vecāku augstāko punktu krustojumā. Jūs esat atvēruši durvis vaļā bērniņiem, kuriem jūs esat ļoti vajadzīgi. Manuprāt, nav cēlākas rīcības nav. Tu esi pedagogs, tu esi tēvs, un tu zini, ko tas nozīmē. Kas bija tie lēmumu pieņemšana? Un vai tas bija pareizi? Šodienas acīm skatoties. Jā, mēs dzīvē nekad nevaram zināt, kas mums var notikt vai nenotikt, bet tā ir, jā, kad lēmums bija noteikti pareizs, jo katram bērnam ir vajadzīgs, tās mājas ir vajadzīga tā ģimene, un ir forši, ka viss ir tā kā labi, un esam kupāki ģimene līdz ar to, un puikas aug, viss kārtībā. Tā pa īso. Es reizēm smējos, kad mans nevis smējos, bet patiesība arī tajā visā, kas ir katrā jokā un katrā smieklā ir daļa patiesības, kad, kāds tavs hobijs? Mans hobijs ir mani bērni, jo menedžments tur ir ļoti liels. Tad viens ir jāizved tur, otrs tur, tad jāsagaida tur, trešais tur, labi, ceturtais mums savā dzīvē tā kā. Bet, lai tos trīs visur dabūtu uz visām tām aktivitātēm, vietām un lietām, kur viņiem vajag, kas ir nepieciešams, tas paņem ļoti daudz laika. Jā. Paldies, Ziedon. Tas vienīgais, ko es varu pateikt, paldies par tādu rīcību. Visas sabiedrības vārdā paldies no manas puses. Jāni, tev blakus sēž direktors skolas. Tu esi tētis. Tu esi teicis, kas ir ideālā skola, uz kurien tu gribētu vest savus bērnus? Kādai jābūt ideālai skolai? Grūti pateikt. Kā grūti? Man visi bērni mācās Limbužu vidusskolā, jā. Zināt, neesmu citās. Mēs pat īsti laikam pat nebijām tā, ka mēs kaut kur kaut kā staigāt un meklēt. Kaut kā intuīcija bija veda un mēs vedām uz turienu. Labi, tad man jautājums, ko tu sagaidi? Ko tu sagaidi no skolas? Ir tā, ka viņi sauc par otrām mājām, bet es negaidu no skolotājiem tas, ka, lai viņi aizvietotu mūs, tas, ka mums pašiem vairāk ir jāieguldās īstenībā savos bērnos. Jo, manuprāt, pēdējā laikā ir tā, ka atved to bērnu uz skolu un tiekat galā viņu, kā jūs gribat. Ir skolotāji, vismaz man ir ļoti laba pieredze Limbužu vidusskolā. Tur ļoti pretīm nākoši skolotāji saprotoši. Ne tikai, tikai tāpēc, ka mani bērni tur mācās, bet arī tas, ka mēs visāds aktivitātes, ko mēs esam veidojuši, mums ļoti laba sadarbība ar skolu. Fantastiski vienkārši. Mums pat nav vairs savā starpā skolotājiem pat jāsēs. Mums jau tās domas jau ir izveidojušās. Ja es pasaku Daigai, ka mums jau ir tie pasākumi jau ir sadalījušies. Tur tā kā kaut kā tā ir sanācis. Es varu papildināt, Jāni, arī tiešām tā ir ļoti forša
ļoti vērtīga un noderīga sadarbība saistībā ar visām vidas lietām, aktivitātēm, ar ekoskolas aktivitātēm, ar zilā karoga aktivitātēm. Jā, tas mums arī sajūta. Talkām un kas tik vēl ir šī ekoskola, mums ir zilais karogs, tās vidas aktivitātes, jo skolā jāmācās jau ne tikai matemātika, bet ir tādas dzīvē noderīgas lietas. Un tas ir, manuprāt, ļoti svarīgi. Tā sadarbība visur ir atspoguļot un vispārējais, bet tas, ko Jānis pareizi arī teica, kad kādam ļoti, es nezinu, tagad teikšu tā, nepadodās tā vai tā latviešu valoda, matemātika vai fizika vai ķīmija, vienalga, kas mēs kā skola ļoti maksimāli daudz ko piedāvājam ārpus visa tā tiešā ar visādiem projektiem, lekcijām un tā tālāk, lai to redzesloku paplašinātu tam skolēnam, jaunietim, lai viņš redz kaut ko vairāk un no katras lietas, no katras tikšanās, no katra brauciena vai gājiena kaut kur, viņš kaut ko sev paņems un tas būs tā pievienotā vērtība, varbūt reizēm vairāk nekā tās 40 minūtes kaut kādā mācību stundā. Bet, tas nav jāsaprot burtiski, bet pa lielam, ja, tas ir tāds pluss, ko reizēm jau mums arī šķiet, ka varbūt kaut kas ir par daudz, bet kaut kā nevaram arī atteikties no visu tā piedāvājuma, kas nāk, ko mēs varam attiecīgi bērniem dot klāt. Valstiski atbildīgs cilvēks. Tā ir vecāka vai skolas atbildība? Galvenokārt jau noteikti tas viss nāk no ģimenes, visticam, bet ir ļoti liela ietekme arī skolā, protams. Kas skolā jādara, lai jaunietis ir valstiski atbildīgs? Pirmkārt, viņš aiziet novēlēt pašvaldībās lielās. Otrkārt, viņš pabeidz augstskolu un atnāk atpakaļ uz Limbažiem un apsaimnieko ūdeņus, ir skolas direktors un dara uzņēmums, veido novadi. Ko skola var darīt, lai jaunietis atgriežas atpakaļ un lai viņš ir pilsoniski aktīvs, lai viņš ir valstiski domājošs? Ir tās lietas, kas mums jau tā kā obligāts pienākums ir runāt ar bērniem par visādām valstiskuma lietām, par piederību, par daudz ko tādu, kas veido to jauno pilsoni, mūsu Latvijas iedzīvotāju, kurš tā kā minēja arī, ja viņam būs arī vēl ne tikai šīs vēlēšanas, bet arī kā pienākums, bet vēl daudzas lietas. Un lai viņš atgrieztos atpakaļ, pirmkārt, protams, ka mēs vienmēr sakam, dodaties, izmācieties un nāciet atpakaļ. Mēs jūs gaidīsim, jo mēs gaidīsim gan kā skola un pašvaldība atpakaļ. Viss ir atkarīgs no tā, kur viņš ir devies tālāk, ko viņš ir mācījies, studējis un vēl kaut ko, un vai šobrīd tajā brīdī, kad viņš beidz tās studijas vai beidz to arodu apguvi vai vēl kaut ko, vai viņam ir tomēr tas darba tirgus šeit uz vietas tieši tam arodam vai kam, vai arī plus, vai šis sasniegtais viņa mērķis, iegūtais arods ir pietiekot labi atalgots, lai viņš varētu dzīvot šeit, Limbažu novadā, un savukārt tos 100 km aizskriet no rīta un vakarā atbraukt atpakaļ. Es jums, kungu, varu nomierināt. Dati rāda, ka mēs esam diezgan čakli pastrādājuši ar jauniešu domāšanu. Mums atgriežas cilvēki, mums ir skolotāji jauni, mūsu skolu, novada skolu, mums ir uzņēmēji, mums ir arī labi pasaules piemēri. Tā kā paldies taviem amatbrāļiem un jums, ka mēs esam labi to darījuši. Par zivīm, kāda zivu nākotne, uz kurien mēs ejam, kas ir tavs galvenais uzdevums, tavs iekšējais mērķis, ko tu esi nolicis, kur mums jānonāk? Jā, tā kā es iepriekš jau minēju, tas, ka tiem ūdeņiem ir jāsaprot to, ka tas nav kaut kādam vienam mazam šauram lokam, ka tas ir plašāk un tā kā piemēram, kā tagad iepriekš, kā bija laivas, viņi visi meklē reiz laivas iznomāt, mums tā jādomā tā infrastruktūra tā, lai tās laivas, jo tagad cilvēki un tās situācijas mainījušās, viņiem visiem ļoti labi aprīkots laivas, visi grib iebraukt ezerā ar savu laivu, nevis ar vietējām laivām. Ir viena no tiem svarīgām tā infrastruktūra. Tās laivas kaut kur ir jātur. Viņas ir jātur. Viņi gan arī, bet arī vajag, lai tu to laivu arī ērti ielaist. Nevis vienkārši kaut kā iemest to laivu ezerā, bet lai tu vari droši un brīvi ielaist to. Lai tas patīkam to darīt ir. Jo tas tomēr ir hobijs un tā ir atpūta. Jo cilvēki grib atpūsties, nevis tikai... Bet tas ir darbs pašvaldībai. Arī, protams, tas ir tā jau ir tā viena no galvenām funkcijām. Ne jau tikai tā zivis laist iekšā, bet sakārtot to infrastruktūru, meklēt tos projektus, kur mēs varam
izveidot tās laivas nolaišanas vietas, lai būtu tie pontonu laivas ne tikai uz viņa uzsāpt makšķernieku, bet arī cilvēks ieraugot, lai viņš varētu uzvēt uz ezeru un redzēt to ezeru vispār. Ir tas pats piemērs kā Doņezers, viņam nav krastu pieejoši, viņam nav krastu vienkārši. Un izveidojot to ceļu un laipiņu, izveidojot vismaz cilvēku atnāk un paskatās, jo 90, man liekas, joprojām ar 99% rokas 99% limbažnieku nav īsti bijuši Doņezerā. Tagad izveidoja ceļus, vismaz viņi atnāk līdz mūsu Doņezeram, uzkāp uz laipiņus, apskatās, ka tā nav vienkārši pančka, bet tas ir tiešām smuks un skaists ezers, jo mums Limbužos ir 2 ezeri, pilsētā. Labi, tagad atmetam cilvēcisko, man tev vienkārši niez pajautāt. Vai tu kā deputāts jūti vajadzību to sakārtot? Jā, protams. Prioritāri. Jā. Tu to uztver kā savu uzdevumu? Jā. Mēs to varam turēt pie bārdas? Jā. Tas ir viens no tiem iemesliem, kāpēc bija arī kandidējis kādreiz. Jā, ka man likās, ka ir svarīgi sakārtot gan upes, ne tikai ezers, arī upes ir. Tāpat mūsu pašu Donaviņu un te paša Doņezera. Jo mēs esam es jau iepriekš teicu, ļoti esam bagāti ar ezeriem. Tā ir mūsu ļoti lielā vērtība. Mums viņš vienkārši jāizmanto. Tā ir taisnība, ka kādreiz mēs bijām Hanzas pilsētā un ka pat Donaviņu varēja līdz pat Limbažu pilī ar laivu. Jā, es arī iepriekš biju pētījis, jo kādreiz domāts bija, ka Svētezers ir Limbažu lielezers, bet es domāju, ka Svētezers bija tajā brīdī, tā, ka viņi bija abi divi kopā, Limbažu lielezers ar Doņezeru, tad viņš noteikti bija tas Svētezers. Un tad, kad nāca laivas iekšā, lielaivas, jo vienmēr, kad pasaka nāca kuģi, te vienmēr tvaikoņi vai Titānika domā, bet ir jau bijušas tās lielaivas, ka tur bija ļoti interesanti, kā viņi tur tika līdz Limbažiem. Kāda aizsprosta bija izveidot Donaviņā, lai varētu vispār nokļūt pie līdz mums. Tā kā, es domāju, ūdeņi mums ir ļoti svarīgi novadā. Visā novadā. Tas nav tikai pašos Limbažos, jo mums ir salats, ir dažādas upes, ir ezeri, mums ir... Es domāju, ka mums ir paveicies. Labi. Iedomājies, esam pirtī izdzēruši pāris kausu salus, un tas slavenākais stāsts par Limbažu ūdeņiem, pa ko visi smējās. Es nezinu, tas ir man, ko es stāstu. Es nezinu, tas ir slavenākais, varbūt nav, bet tas ir manā lokā. Es katru reizi, tas es pieķēries katru domu, ka es vispār pieeju pie Lielezera. Vienmēr domāju par vienu, jo es atnācām uz Limbažiem dzīvot. Mums kaimiņi atnāca un teica, ka tad, kad nāca padomju Savienība iekšā Latvijā, mans vecais tēvs bija nopircis traktoru, un viņš bija atnācis tikko. Un tā, kad viņi nāca iekšā, viņš sapakoja un ielaida ezerā iekšā. Un es viņu vienmēr meklēju, kur viņš ir nogremdējis, jo viņam vienkārši viņu atņemt. Un tāpēc viņš tā vietējie tie, kas tajā laikā bija dzīvojuši, viņi teica, ka viņi bija redzējuši, kas traktors ir, un pēc tam viņam vairāk nav. Un tā doma, ka viņš ir nogremdējis kaut kur Lielezerā. Atradis tu vēl neesi, ja? Vēl neesmu, bet es cerības vēl neesmu metis pie malas. Un tā kā katru reizi, kas iekāpa laivā vai darba darīšanās vai makšķerēt, vienmēr es piedomāju par to savu traktoru. Lai nav jālaiž izglītības sistēma ūdenī, kas ir ideālā izglītība? Kāda, pareizāk sakot, ir ideālā izglītība novadā? Kam kas tiek pakārtots? Vai visi kārtībā neko nevajag vai mainīt? Vai tev ir kaut kādas domas par to? Nē, ideālā izglītība novadā. Es domāju, ka izglītības tīkls un viss pārējais šobrīd mums ir ideāls. Bet es laikam gribu nedaudz plašāk par to, kāda varbūt ir tie šā brīža un arī tā kā tuvākās nākotnes tādi izaicinājumi izglītībā. Teikšu tā, ka laikam pirmais tā ir lasīt prasme, kas ir jādabū kaut kādā līmenī. Nākošā lieta mums, laikam, skolotājiem visiem kopā valstī ir jāsaprot tas, kas tad ir tās lietas, kuras šā laika bērnam ir jāzina, tiešām jāzina, un kas ir tās lietas, kuras viņš zina, kur tās meklēt, un izmanto, un kā jēgpilni to visu sabalansēt, kā salikt to visu tajā saturā iekšā, kas viņam ir jāapgūst. Un tad jau mēs tā kā varam iet uz priekšu un virzīties, jo mēs nevaram pateikt, kad mēs nevaram dzīvot tā šķirti no šī laika, no šī visa piedāvājuma, dažādu rīku izmantošanas, tā skaitā šā brīža mākslīgais intelekts, kas ir, jā, tad kur un kā to mēs varam izmantot arī jēgpilni un līdz kādam tam līmenim un vispārējo, bet tas, man liekas, ir šobrīd tāds baigais izaicinājums. Tu pieminēji mākslīgo intelektu, pat 100 km tālāk Igaunijā
viņi liek iekšā mācību programmā. Mākslīgā intelekta izmantošanas, apgūšanu. Ir ok? Pareizi? Tu domā, ka tam virzienā jāiet? Es domāju, viennozīmīgi. Noteikti, ja. Bet tas ir tāds, tas tāds valsts kopīgais uzdevums mūsu pašu skolotāju, jo tajā vidē jau tie ir tā satura veidotāji, ir skolotāji. Nenāk jau neviens no kādas citas sfēras to darīt. Tā kā tas ir, jā, un tas ir, šobrīd jau ļoti daudz par to runā, bet, skatīsimies, kāda tā virzība būs pie mums. Viss runā, ka vajadzētu, viena daļa. Jā. Un tad pašā laikā daudzi runā, un es arī esmu viens no tiem, kas runā, ka vajadzētu skolās ierobežot mobilā telefona lietošanu. Kāda noteikuma tavā skolā ir? Šobrīd ir tā, ka 1-3 posms, tas ir mūsu ideālais posms tālāk. Kas tas ir 1-3? Pirmās 3 klases, ja, tad tur viņi zina to kārtību, viņi telefons nelieto, bet šitais gads tuņi rudens, un tad noteikti tas ir 1-6 posms, ko jau valstiski ir noteikuši, tad viņš nebūs. Un tagad esam tā kā noteikumu izstrādes gaitā šobrīd. Noteikti domāju, ka obligāti to 1-9 noteikti, skatīsimies, jo tur nāk skolas vecāku padomu kopā, un tad runāsim ar vecākiem, kāds ir viņu tas redzējums par to. Bet tas vienlaicīgi ir tā, ka it kā tas ir rīks, ko var izmantot, tai pašā laikā it kā mēs sakam, viņu nevajag, bet patiesībā vecāki arī to daudz saka, nevajag to. Ir tas brīdis, kad viņi, lai ņem, strādā un dara, meklē to noderīgo informāciju, kur reizēm sakot, paņem taču to telefonu un atrod. Viņi nesaprot, spēlīt ataisīt, viņi māk. Bet to, ka tur var pameklēt kaut kādu informāciju reizēm, tā kā nē, ja. Ir tā kā ir, jā. Bet tu esi, atmetam, ka tu esi skolas direktors, kā tētim, kā tev liekas, telefons atņem kaut kādu uzmanību no īstās pasaules? Viennozīmīgi. To vajag ierobežot? Vajag. Un galvenais ir, neskatoties to, ka mums ir visi rīki, lai mēs kā vecāki varētu kontrolēt, kur viņš iet, ko viņš dara, ko viņš skatās un ko spēlē un visu pārējo. Ne tikai rīki, bet arī mūsu dzīvais vārds, parāda man, ko tu tur dari. Ja. Vienalga ir jābūt tam ierobežojumam, vēl ir jābūt bez tā, ar to, ka mēs izrunājām un mēs zinām, viņš man iet tajā lapā, viņš dara to, vēl to un to. Tas nav līdz galam, kas saka, labi, vienalga tas nav līdz galam labi. Ar to nepietiek. Jo pārāk daudz laika tur aiziet. Aiziet pārāk daudz laika, patiesībā pārāk daudz bezjēdzīgu laiku. Bezjēdzīgi. Viņš atņem laiku attīstīties, ne? Jā, jo arī šobrīd es kā vienu no plusiem tajā visā redzu. Pirmkārt tas, kad viņam nebūs uztraukums par to, ka viņam tur kaut kas tur somā, teiksim, tā sāk vibrēt bezmaz vai vēl kaut kas, vai viņā ir trauksme par to, kas tur man tagad notiek vai kā vajadzētu pastīties, tad viņš būs nolikts. Tas ir viens, un otrs ir tas, ka tā būs tālāk viena forša, es ceru, ka forša, tam jāpiet atkal ir laikam, bet tā būs noteikti forša brīvā laika pavadīšana, arī tai pašā starpbrīdī, skolā, ar saviem klases biedriem, draugiem un vispārējo. Leksim klasīts. Jā, vajag lekt klasīts, vajag skriet un dīdīties. Ok, man patīk tā nostāja. Kad es 25 gadus apagaļ pabeidzu vidusskolu, bet pamatskolā es vēl atceros, ka tad, kad es pirmdien, otrdien vai trešdien dabūju divnieku par kaut ko, man bija laiks līdz piekdienai viņu izlabot, jo piekdiena dienas grāmata jānes uz māju. Jā, bija tā. Ja? Un es iemācījos tikt galā ar to. Tad man bija aizlabo atzīme. Tagad ir E-klase. Vēl es neesmu saņēmis to divnieku, bet jau vecāku telefonā saņem, ka man viņš ir. Respektīvi jau uzreiz zina, man atņem to iespēju pašam sakārtot. Tas ir labi vai nav labi? Šobrīd jau ir pavisam jauna kārtība. Jā, kad vairs nevar labot. Tātad, tavs nopelnītais ir tevis nopelnītais, un tad attiecīgi tad ir tas mācību gadu beigas. Ar nākošu atzīmi tu vari uzlabot savu vērtējumu un te uz priekšu. Labi, mēs zinām nopietnības, bet kāds ir tavs domas? Cilvēciskās, ne izglītības sistēmas cilvēku, bet cilvēciskās domas par to. Par šo jauno sistēmu? Jā. Es no tāda, tomēr es jau nevaru tā kā
pēkšņi nebūtu direktors, ja? Bet es teikšu tā, ka, ja mēs paskatāmies, tad kaut kādā brīdī veidojās diezgan bieži tādas situācijas, ka skolēns, viņš varbūt tur kaut ko uzraksta uzvārdu uz savu darbu un labākā gadījumā nodod, var arī nenodot, ja? Protams, var arī nenodot. Tad pirmais jautājums bieži vien ir, kad es varēšu nākt pārrakstīt? Nē, kad es varēšu nākt pārrakstīt? Ko tu pārrakstīsi, kāpēc neraksti tagad? Ja? Tas arī nav normāli. Es domāju, ka tie bērni šādā veidā arī ir jāradina pie kārtības, jāsagatavo nākotnē darba tirgumu visam pārējiem. Ja tu nozāģēsi to dēli pa īsu, tad tā kā piestiķēt tur tā īsti vairs nevar, jo vajag tos 80 centimetrus. Ja? No tāda viedokļa arī skatoties. Bet radoši cilvēki izdomās, kā piestiķēt. Jā, tāpēc jau tas radošums arī skolā diezgan būtiski lieta, ne tikai, par to runāt skaisti, bet arī likt viņiem tādas visādas aktivitātes darīt, lai viņiem būtu radošums, jo nākotnes darba tirgus jau cik tie pētījumi, viss kaut kas ir, tā būs ļoti augsta vērtība tieši, lai pieņem darbā vienu vai otru, ne jau to, ka tu tur zinās kaut kādu lietu, bet ka tu māki pielāgoties dažādām situācijām, apstākļiem, visam pārējiem. Jā, sarežģīti. Šī saruna par to izglītību, es piekrītu tam, ko tu saki, es vispār viņu varētu turpināt mežonīgi ilgi. Jo man liekas, ka man iemācīties savu kļūdu labot ir ļoti vērtīgi, ja man dod tādu iespēju. Ja man tāda iespēja tiek atņemta, tad es atmetu vispār domāt, kā es to varu darīt. Tā īpašā laikā es piekrītu tev, kad cilvēkam ir jāmēģina pirmo reizi izdarīt maksimāli labākais. Tagad tur kaut kāda, manuprāt, vidusceļu vajadzētu atrast, un arī tā lieta, kad man ir handikaps, līdz kamēr es atrojos no fātera par neizpildīt mājas darbu, ka man vēl ir iespēja viņu izpildīt, pat ja es vakar neizpildīju, tāpēc, ka es bišķi ilgāk biju ārā, un man bija interesanti. Ka tur kaut kādu vidusceļu vajadzētu atrast. Un es ticu, ka var atrast. Mēs esam forši parunājuši gandrīz, Jāni, ideālais novads, jebšu tev 3 novēlējumu novadam turpmāk. Uz kurien ejam? Kas ir tavs mērķis? Ne tavs, bet kā tev liekas, kādam vajadzētu? Pirmais uzreiz, kā vienmēr, tas jau laikam visiem tā liekas, pirmais ir turisms gandrīz. Tā, visi grib turismu, tad tā liekas, ka forši, ka pie mums brauc visi ciemos, un tas man liekas, bet mums arī tā infrastruktūra tāda, ka mēs to varam arī darīt. Mums ir jūra, liela kilometri. Un visas citas lietas. Tā kā tas, protams, ir uzņēmēji, kas ļoti svarīgi, lai vispār varētu būt normāli izskatīt. Arī man veidot viņiem to vidi tādu, lai viņi nāktu šeit strādāt. Veidot savus uzņēmumus šeit. Tā kā trešais būtu, mums jau pārējais tā, ka lai tā piederība pašiem cilvēkiem, pašiem justos, ka tu esi vietējais. Tas man ļoti svarīgi. Es tev visam piekrītu. Es vienmēr saku, ka uz Limbažu nodu var atbraukt pa 2 ceļiem. Uz kur vēl nodu var atbraukt pa 2? Mēs varam braukt pa Raganu un pa šito. Pa1 un iebraukt katru nodu galā. Mums ir visas iespējas. Jā, es tev piekrītu, ka mēs varam konkurēt ar visiem apkārtējušiem, ar jūras līniju, ar ezeriem, upēm, ar infrastruktūru un darba ir daudz, bet tu izdarīt var. Ziedoni, kā tev ar ideālo novadu? Es teikšu tā, ideālais novads, laimīgs, smaidīgs, pa lielam ar visu apmierināts novada iedzīvotājs, vienalga, jaunāks, vecāks, mazāks, lielāks, sabiedriski aktīvs novada iedzīvotājs, kurš nestāv malā, bet iesaistās dažādos procesos, arī ne tikai, teiksim tā, ne tikai brīvā laika pavadīšanā, dažādās kopās un koros un viskaut kur, bet arī tā kā nav malā stāvētājs un nāk ar savu pienesumu, ar savām idejām un vispārējo. Attiecīgi pretī, protams, ir cilvēki, kas viņu uzklausa un tālāk izvērtē un to dara. Un, ko es trešo lietu varētu teikt, tā, lai novads skan, visa tā Limbažu novada pašvaldības teritorija skan, lai cilvēki zina, tur taču ir tas un tas, tur notiek tas un tas. Tu zini, šitādi tur bērniem tāds un tāds piedāvājums. Kā lai tas novad vārds skan tādā pozitīvā, labā nozīmē. Tā kā, tās laikam ir tās lietas, ko es tā kā redzu, kāds tas novads, kāds viņš varētu būt. Viņš ir jau daļēji tāds, un uz ko mēs varam virzīt, jo vienmēr var labāk. Vienmēr var labāk, jā, teiksim tā.
Un noklausoties tos jūsu vēlējumus, es gribu teikt līgo. Jūs zināt, ko tas nozīmē? Jā, un ceļa sākums. Līgo, mēs esam Mecepole, un tepat mēs esam lībieši. Lībiešu valodā līgo nozīmē, lai top. Lai top, draugi mīļie, jūsu novēlējumu novadam, lai top jūsu iespējas to sakārtot. Es tiešām ticu, ka jums ir idejas un spēki un vēlms to izdarīt. Un, dāmas un kungi, šodien uz skatuves starmešos, uz netipisks skatuves, vārdu tiešajā nozīmē, jo ikdienas skatuves šiem kungiem ir citur, vienam pie zivīm, ūdenī, otram pie jaunās paudzes, tad atbildība uz abu pleciem ir diezgan liela. Paldies, draugi mīļie, jums par uzmanību, un jums, kungi, paldies, ka atradāt laiku parunāties par savām lietām. Tas tiešām ir interesanti. Es domāju, ka novada iedzīvotājiem ir jāzina, ko jūs darat, jo beigās jūs jau pārstāvat viņu intereses. Un paldies par darbu, paldies, ka atnācāt šodien. Es ceru, ka jūs arī pavadījāt tikpat labu laiku kā es. Un uz tikšanos darbos, ne? Darbos. Lai darba runā par jums. Jā. Visu labu! Paldies!